Labvakar ar gandrīz 4 nedēļu pauzi galda hokeja sarunu 7. epizodē. Vēl joprojām mēs esam šeit, nekur nepazūdam. Šodien mums esam full house, pilnais sastāvs, ja neskaita vienu mistisko 5. biedru, kurš tā arī pat neatbild mūsu čatā. Šodien esmu es, Kārlis Balodis, Jānis Kalnevits, Rēners Kalniņš un Viks Saulīts. Šodien mēs apskatīsimies iepriekšējos turnīrus, kā mums ir gājis, kā mums ir negājis, kur mēs varējām labāk un tā tālāk. Mums ir 3 turnīri pareizi. Mums ir Latvijas kausa 2. posms, 3. posms. 3. posms. Jā. Mums ir Swedish Masters un tad mums ir arī Inčkalna klubu čempionāts. Galvenais turnīrs gadā. Galvenais turnīrs gadā mums. Sāksim droši vien ar Latvijas kausa 3. posmu. Kurš no jums bija? Jo es nebiju, Rainers nebija. Laikam vienīgais, jā, tev pirmajā. Tev vārds pirmajam un principā arī vienīgajam. Mēs tev vienkārši jautājums uzdosim. Ar ko es sāku? Tad neviens nebija, tad it īpaši, ja Rainers nebija, tad bija atkal atvērta vieta, kurš būs uzvarētājs, joprojām pretendēts uzvaras. Es varēju mierīgi 8-10 spēlētāji aptuveni un lielo lozi izvilka Altons šoreiz. Un pašlaik atrodās top 3 kofertē. Oh, wow. Visi 3. 3 altonieši top 3. Jā, un arī posmā pirmās 4 vietas 3 altonieši. Jā. Uzvarētājs Jākabs Reķis. Pirmā uzvara viņam. Apsveicam Jākab Malacis. Jā. Finālā Alts Magar uzvarēja. Nedaudz negaidīti. Negaidīts fināls, negaidīts arī iznākums, bet tā jau man tā liekas, ir tā burvība šogad gala hokejā, ka vispār neko nevar paredzēt. Kas tiks līdz finālam, kas apstāsies, nezinu, ceturtajā finālā. Un cīņa par 3. vietu arī interesantā starp abiem brāļiem Nagļiem. Mālis, Džek, vajag forši tomēr. Altona ir ļoti augsts spēlējis visu laiku, un kur viņam arī 4 vietas, nebūt 3 vietas no 4 vietām topā un pelnīt. Man liekas, ka pelnīt. Es īstenībā ļoti pats gribēju tagad braukt uz nākamo. Diemžēl es netikšu 8. martā uz turnīru, bet es tieši gribēju ar viņiem visiem uzspēlēt. Jūs tagad jūtos tā kā, varētu kaut kur visu savu mazliet vairāk parādīt. Jūs nodarbojaties ar komentāriem, bet mēs pāriesim uz nākamo sekciju, kas man godīgi sakot visvairāk interesē, jo tad, kad es Raineram prasīju, kas tad notika, viņš teica to, ka atstāsim šitos podcastu. Swedish Masters. Swedish Masterā bija Mikus, bija Rainers, Jā, tu biji? Es nebiju, nē. Jā, tad mēs šī galā mēs nebijām, Džeka tajā pusē bija, un bija šī ieskicējiet, īstenībā, es gribētu, lai sāk, tu biji mazliet izstāst, kā tev turnīrs, kā tevējiem, un pēc tam mēs iesim un iztirzāsim, un tad es gribu dzirdēt, ko Rainers sastāstīs. Jā, pirmo reizi pēdējo gadu laikā pagatavojos nedēļu pirms turnīra, patrenējos pa stundiņu, 2-3 stundiņām, kreiso atstrādāju labo, un beidzot iedeva rezultāts. Swedish Masters bija mans tāds vienīgais lielais turnīrs, kurā laikam es neesmu spēlējis playoffā, un beidzot izdevās tikt playoffā 3-2. Jā, atkal tāda Latvijas kausa sajūta ar pāris zviedru spēlētājiem, jo kvalifikācijā lielākā daļa, kas mēs no manas grupas tikām, bija latvieši. Mēs Rainer bijām vienā grupā, sacīt. Jā, citās grupās arī īstenībā, cik mēs bijām? 30 latvieši, kaut kas tāds. No Inčkalna vien mēs bijām 14, Skarājens bija arī Inčkalnietis to turnīru. Augstākajā līgā man rītīgi paveicās tas, ka katrs mans nākamais pretinieks bija Rainer iepriekšējais pretinieks. Kā Rainers izspēlēja spēli, es pie Rainer, ko šitam mest? Kreisā tuvojā. Pirmā minūte, pirmais uzrums, kreisais tuvojā. Tā ka viens goliņš reāli katrā spēlē no Rainera, tā kā kudos, paldies tev. Un kas vēl interesanti, arī no manas skatu punktu, kad augstākajā līgā sanāca spēlēt ar vecmeistariem, ar zviedru vecmeistariem, kas pēdējos gadus, man tā liekas, pazuduši vai reizi gadā parāds. Šogad viņi bija, nezinu, vai saņēmušies parādīties. Tomas Petersons, Lundins, daudziem es biju teicis, ka kas mans neparocīgākais pretinieks Ostermans, ar viņu 4 reizes bija spēlējis visas
sausās zaudējumu un vispār nekāds šancīts. Šoreiz uzvar 6-2. Tu stāstīji arī par to, kā Eiropas čempionātā Mikus bija ļoti nomotivējies spēlēt pret Hanu. Un davai mērķis iemest kaut vienu golu, un tu zaudēji 1-0? 0-1 zaudēji. Un beigās tie 6 goli iekrita tajā 5. spēlē, kas bija principā iepriekšējiem spēlēm. Pa visiem 20 gadiem vilkušies līdzi. Beidzot viņš man jau pirmo golu gūstot, pirmais uzbrukums, pirmais gols tā, jau dzīves mērķis izpildīts. Jā, bez mazliet. Nosvinēja kaut kādā veidā to. Pēc tam tā maz bišķīt pie sevis. Sirsniņā silti bija, jā. Un, es ļoti gribēju redzēt play-offs starp Nucenenu un Raineru, bet, diemžēl, jāsliek. Tas būtu bijis saldējs ēdiens, bet par Roniju man liekas, ka ir viena lieta, ko mēs dažiem visi varēsim piekrist, kad tik viegli, kā tam spēlētājiem viss izdodās, tas, man liekas, kad ir, nav redzēts, nav bijis. Rainers strādā, teiksim, Caitis var būt mazāk, tur Borisovs, savā vienveidīgajā stilā viņam izstāsta, ka viss ir viegli, bet Ronijs viņš paņem ripu un liekas, ka viņš kā Bekhams ar kāju, vienkārši met to bumbu, šajā gadījumā to ripu, visur viņam ir kontakts, visur viņi ietekā, tur, kur gribās. Nav tā, ka viņam kaudzēm brāķi vai kā pēc 10 gadu pauzes ar pāris turnīriem, come on, viņš 4. 3. paliks, 3. paliks vīruši masterā. Paskatīsimies, kāds Valens iznāk, diezinu vai, ka viņš play-offā ieveltos, runājot par talantu un vienkārši par darbu, vai ne? Kā ieveltos? Ieveltos viņš varētu, pēc pāris klāzēm viņš nebīšu. Bet te varbūt viens komentārs ātreiz par Svīdišu un īstenībā par lielāko daļu pasaules tūrēm, kas man nevisai simpatizē, tas ir tas 32. Un es pateikšu, kāpēc. Man liekas, ka tas bišķiņ atšķidrina play-off. Lai neņem vērā, ļaunā tie, kas ir tā kā, varbūt tur uz tā rēķina, kas iekļūst iekšā, tas ir labi un tas ir liels sasniegums. Bet tajā brīdī, kad tev ir 16 galdi, kas spēlē play-off, un mājas kaut kā arī tas fokus zūd uz spēlēm. Un tajā brīdī, kad tev ir tie 16, vairāk vai mazāk, bet tomēr tie labākie. Un bišķiņ tā koncentrācija ir bišķiņ lielāka. Papildus kārta, turnīrs ievēlkās un regulāri viņš beidzās ap pusnakti, kad jau reāli visi ir noguruši. Tas ir tas, kas man nevisai patīk. Es jau teiktu to, ka vajag tiem, kas augstāk, lai pierāda savu vietu tur. Es atbalstu to, ka ir tik daudz. Jā, bet tā pieredze ir tāda, ka pa lielam viņi to arī izdara. Jo Svīdišu masterā, vajag viens spēlētājs, apakšējā 16 tika tālāk. Jā, mēs varētu īstenībā būt forši uzspēlēt Svīdišu masterus, kā Rīgas kausā, kad tiek pirmie 4 pūtā un pēc tam tā kā 8 un 8, tā kā 12 labākie sanā. Jā, man liekas, ka drīzāk varētu. Man liekas, ka 16 ir bišķi pa daudz, man liekas. Jo ITHF noteikumi paredz to, ka pasaules tūras supersērijās ir 32 cilvēki. Un vēl viena lieta par Svīdišu, kas man nevisai patīk, tas, ka viņiem ir diezgan viegliprātīgi attieksme reāli pret organizāciju. Viņi spēlēja aptuveni tāpatās, kā mēs 2000 vidū beigās, pielipinājām galdu pie galda un tas vairs nav pietiekami labi. Jā, domāju, tu uzmet kokos un tev galds pretiniekam vēderā iet. Jā, tas nav ok, un kaut vai klucīšus izzāģēt un uzlipināt, kas jau dod bišķiņu vairāk. To Čehi sāka, man liekas, pirms 15-20 gadiem, mums likās, wow, tad Zviedri vēl šo nav ierādzījuši, acīm redzot. Zviedriem ir košanītes. Jā, Stimaroli ir labs, protams. Sāns, jā. Kā viņš dusmīgs, kā man fāders par šito dusmīgs, tas ir kaut kas. Jā, viņš jau ieraudzīja, ka ir košanītes, viņš jau gāja pie organizatoriem pēc lielās košanas, kur viņš staipīja līdzi un pirms katras spēles vienkārši brutāli līmēja klāt galdu. Tā kā mums organizējas turnīri, tas ir, man liekas, vairāk kā skaidrs, ka mūsu līmenis ir visiem priekšā, jo, kaut vai pastoties pagājušā gada Čehija Open, kur mēs bijām un arī pasaules klubu čempu spēlējām, tā organizētība tur, telpas izvēle, lokācija, tur viss ir kārtībā. Tas kopumā, man liekas, kas nav tik varbūt svarīgi, bet kopumā telpas izvēle, kāds cik viss liks kopā, tas svinīgums arī tam visam pasākumam. It kā no sākuma tur tās ekstra uzrunas, tas ir vajadzīgi vai nevajadzīgi, bet tas tomēr padara to svinīgumu. Tas, kad tiek izcelts tās īpašās play-off spēles un tiek atdalīts kaut kādas skatītāju vietas un varbūt uzlikts tribīns, kā tas bija tikko mūsu klubu čempionātā, pie kā mēs tūlīt nonāksim, bet, Jevgeņs Zaharovs tieši teica, neviens netais tā čemps, tā kā tais Inčkalns. Tā kā mums klubu turnīrs
ir labāk uzorganizēts nekā Swedish Masters, nekā Čehija Open, nekā vispār. Viennozīmīgi, jā. Tā ir. Kas notika finālā? Opā. Nu, lai līdz tam mēs nonāktu, es paņēmu tādu kā foršu momentumu no sērijas ar Hanu. Pret Hanu ir jāspēlē nedomājot, izpildot, kapājot, vai ne? Tev vienkārši jāizpilda. Čolka mauc iekšā un nedomā, viņš tev netīs līdzi nepaspēs. Ar tādu mentalitāti es gāju arī pret Matancevu. Pirmajās 2 spēlēs tas strādāja. Un pēkšņi 3. spēlē viņš nomet tempu. Un es kāpēc es tam pakļāvos līdzi, un es sev tādā veidā izčakarēju. Man vajadzēja turpināt maukt ātri, bet kaut kā man vēsturiski paticis Matancevu spēlēt lēnām, jo es uzskatu, ka viņam ir diezgan bīstami flangi, kombinācijas ātras, vai ne? Es domāju, labi, es arī nometīšu tempu, bet, beigās tā spēle man neizgāja. Es zaudēju 1-3, ja nemaldos, 3. spēli. 4. spēle, man ka bija -1. Viņš iemeta diezgan, laikam, uz beigām. Bet 5. spēle bija tā, kur bija reāli overtimes. Un, tur bija overtimes, varēja būt visādi, bet viņš iemeta. Un līdz to 6. spēlē, es viņu vispār neatceros. Bet, principā, no manas puses bija kļūda tempa izvēlē. Man ir viņš jāpresē, lai tas rezultāts būtu augstāks. Tu iepriekš teici to, ka tev kādreiz ir paticis spēlēt lēnām, un šoreiz tu izvēlējies nomest tempu, vai tā bija tā pielāgošanās viņa tempam, kas tev izsita ārā? Es izsitu sev ārā pats no ritmu, jo es pielāgojos viņa tempam, jā. Kāpēc tā darīju? Un es gāju varbūt bišķiņ ciet. Man sāka nekrist izgājieni. Pirmajās 2 spēlēs es sametu izgājienus, kurus gribēju. Principā, zināt, kā, piemēram, NBA ir quick release 3 punkteri, vai ne? Džeks dabūna kornerā 3 punktnieku, viņš reiz viņu met un nedomā un izpildu un iekrīt. Bet tiklīdz es apstājos, uztaisīju pauzi. Tu jau neesi ritmā. Es izsitu sev no ritmā ārā, un tagad man jādomā ir. Jo vairāk tu sāc domāt, jo vairāk tu overtinko, jo vairāk tev galvā notiek viss kaut kas tāds, kam nevajadzētu notikt, un tu neiemet to izgājienu. Un tā es pats sev aiztaisīju ciet, un tā ir kļūda no manas puses. Bet šeit nebūtu viena lieta, ko atzīmēt gadījumā, kad man liekas, ka lielākā cīņa, uz ko tu gatavojies Swedish Masterā, bija uz Ostermanu, kur tu pēc tam nebija uzvarējis. Jā, Ostermanu es izliku ārā visu savu sirdi, vispārējo, jo Ostermans bija džeks, kam es zaudēju 2 gadus pēc kārtas 7 spēlēs šajā turnīrā. Jo šis ir kaut kas tāds, kas man atgādina bišķiņu savulaik, kad Caits sāka kāpt iekšā augstajā līmenī, teiksim, kad viņš aizbrauc uz Rīgas kausu. Viņš aiziet tur, es neatceros, ko viņš uzvarēja, tur Valenu vai ko, uzreiz ritīgs hypes ir, tūlītās mēs te viss, un pēkšņi kaut kādā brīdī tā spēles salūst, jo tu esi varbūt bišķiņ pa daudz emocijas atdevis, vai arī tur bišķiņ pa lielu pārliecībai, ka varbūt nenovērtē pretinieku, jo Matancev, man liekas, tu bija samasējis kaut kāds pēdējās 3-4 sērijas. Pēdējās 3 sērijas biju uzvarējis, jā, viņš neko nemainīja taktikā. Šoreiz viņš, principā, arī neko nemainīja, vienīgi viņš nomet bišķiņu tempu nost mazāku. Bet, es drīzāk, man ir sajūta, ka es pats sevi izšakarēju. Bet te varētu būt arī bišķiņ līdzība arī ar Eiropas čempionu, jo pirms tam Caits tu arī bija daudzīs un likās, ka, kas tur Caits, mēs tu tās hopā, visi tituls ir manējais. Varbūt ir kā tie tavi klienti, bet pēkšņi bams un kaut kas salūst. Tā ir interesanti lieta, par ko aizdomāties. Man ir jautājums. Pirreiz arī redzot, kāds ceļš bija līdz finālam. Kāds tev bija ceļš un kāds Matancev, varbūt tās arī vēl nospēlēja par sliktu tev. Negluži. Matancevs iesāka, ja nemaldos, 2 sērijas ar 0-2. Viņš visas sāka ar 0-2? Visas ne. Kas viņam bija 16. finālā? Viņam bija Edgars Nācis, pareizi. Otrajā kārtā viņam bija Lukas Jurka, 8. finālā viņš sāka 0-2. Tur 6-7 spēlēs. 7 spēlēs, jā. 7 bija, jā. Un tad viņš arī mani sāka 0-2. Ronija laikam tā nebija. Bet viņam 4. finālā bija Edijs Nilsons, ko viņš arī sāka 0-2 sērijā. Bet beigās viņš to sēriju izvilka. Viņš arī intervijā Vitālijam Skorbagātavam stāstīja to, ka tas nav nekāds prikols, ka viņš tā speciāli nedara, vienkārši tā sanāca. Un viņam pēc katras sērijas bija 1. ielapa, 2. tā kā Dihaņie, vai ne? 3., 4. uzelapa, vai es nezinu, kā to pareizi pateikt. Bet viņš noglājumā man drusi, viņš saka to, ka katrs nākamais pretinieks, viņam bija sērijā, bija vien grūtāk. Tātad bija tā kā grūtīs pakāps, kas viņam tur bija Edijs Nilsons, tad tālāk viņam bija attiecīgi Ronijs, un tad viņš teica to, ka viņš ir izteicās to, ka viņam mūsdienās grūtākais pretinieks, ar ko vislabāk, tā kā visgrūtāk spēlēt un visgrūtāk spēlēt esmu es.
tāds, oi, paldies tev, Matans. Forši džeksies. Es ar šokā Raineru esmu biju. spēlējis diezgan daudz, un es varu pateikt vienu lietu, ka tajā brīdī, man liekas, kad Rainers koncentrējās, viņš brīžiem spēlē sliktāk nekā tajā brīdī, kad viņš spēlē vienkārši par fun. Tajā brīdī, kad tev liekas, ka tev nav ko zaudēt un ka rezultāts nav svarīgākais, tas, man liekas, gan izdevies divreiz labāks. Man liekas, ka tā ir ar lielākajā daļu. Jā, tā varētu Bet- būt lielākā daļa. Jā, bet šajā gadījumā, teiksim, par Raineru to izteikti redzu, ka viņš nebaidās pazaudēt ripu, ka viņš nebaidās, teiksim, ielaist golu, viņš spēlē labāk. Tur tā pārliecība, kas starojās laukā, ir tā, kas nospiež pretinieku reāli. Ja tev tā kā magnēts vienkārši vārtos ir ielikts, jo tajā brīdī, kad viņš spēlē atbrīvot, viss ar viņam atlec uz centru, un viņš var izmest pa spēli 12 izgājienus. Nē, kā man, godīgi, reāli mēģinot iedot 5 reizes izgājienu. Tā kā, tā ir, jo, pieņemsim, tajā brīdī, kad Rainers sāk spēlēt ātri, tur rodas daudziem problēmas. Caits agrāk, kad ielika otrajā robā, jā, tajā rodās problēmas, bet Rainers vienkārši tā rips kontroli, viņa tā kā pielīmēta. Es nebrīnījos, ka tu 15 dienu. Silim ir līdzīgs. Sils arī tas. Sils arī var rušināt ritīgi, jā. Viņš ieslēdz vienkārši tādu playful spēli, kurā viņš liešāk ar kustina ripu, visu laiku metiens, asus, izgājiens, vēl kaut kas. Precīzi tas pats. Ar Edgaru es vēl varēju lēnt, mēs spēlējam, ja tu 3-5. Jā. Nu zaudēji, jā, bet vismaz bija kaut kas. Atnāk Atis, tas ir šobrīd tā kā Rainer. Rainer tā. Bet čau, veicīt, uzspēlēsim līdz tā. Viņš jau sev ierakstījis. Jā, viņš ir jau ierakstījis 7 vietas. Un tā arī bija. Mēs spēlējām Inčkalnu, tagad čempionu, mēs spēlējām arī Inčkalnu čempionu finālā. Neskatot pirmo spēli, kuras kaut ko vēl sarušināja. Bet labi, tu pēc tam vienkārši ar tevi nav interesanti pēc mums spēlēt. Jo tavs ātrums, jo tu arī nākamās spēles spēlē, un tu atbrīvotāk spēlē, tāpat arī šodien atbrīvotāk spēlē. Tev vienkārši viss krīt. Tu vienkārši lidini, un tu nekautrējies, un tu negaidi, kurš tur būs tas īstais mirklis. Tu vienkārši tā kā, aiziet, daram to. Tā kā es ar Raineru spēlēju treniņu spēles, man vislabāk patīk tas brīdis, kad Rainers saka, es nākamo sēriju to nosvīpošu. Tad es zinu, ka būs vismaz 6 spēles. Jā. Jo, ja viņš nepasaka, ja viņš vienkārši spēlē, tad viņš man var nosvīpot. Tā kā viņš saka, es to nosvīpošu, tā ok, tās pastīsim. Un tu biji 7 spēles, kas pakās viņam. Jā, man liekas, ka es vienu pat no 0-3 atspēlēju, ka gribēju man nosvīpot. Jā, no 0-3 uz 3-3, beigās sitītos pilnu. Nē, man to flashback no Madeiras Eiropas. Tas nevajag tā, nevajag. Tad beigās knapi to spēli uz rips kontroli, tad arī uzvarēja, bet bija reāli foršs. Vienkārši kādās atsevišķos brīžos vienkārši uzspēlēt prieku pēc, ka tu recini, ka tev tā spēle neiet. Kāda starpība īstenībā? Jā, tā ir. Visu Raineram mēs atgādināsim nākamajā Swedish Masterā to, kad Rainer fināls spēlē Čiliņā. Bet, kas pats skumjākais, ka pēc tādas brīvas Rainera spēles nākamais pretinieks bija es, un man pretī nāca ievainoti zvēri. Ievainot zvēri, kas nevar būt bīstamāks par tie. Vai demoralizēti? Tādi arī bija. Tā, mēs esam pasmējušies par Swedish Master, atskatījušies jautājumus Rainer, protams, tev. Vai tu pirmkārt plāno nākamgad uzvarēt? Nākošais gads jāpaliek 4. vietā, un tad 27. 1. Skaidrs plāns ir gatavs. Jā. Un, Kāpēc? Tāpēc, ka 23. gadā bija 3. vieta, 24. bija 5. vieta, 25. 2. vieta, tad, zin kā, 26. 4. 27. 1. Viss vietas. Plāns ir 3, 5, 4, 2, 1. Okay. Un vai tev projām plānā uzvarēt pasaules čempionātu? Kā jau? Nepārliecinoši. Iesim tālāk pie Inčkalna čempionāta. Man mīļākā sadaļa šajā podkastā, jo es paliku otrais. Inčkalna čempionāts, tātad klubu čempionāts, kurā piedalās tikai Inčkalna klubu biedri un inčkalnieši. Pareizi? Siguldas novada iedzīvotāji. Siguldas novada iedzīvotāji. Šīs te bija 25. jubilejas čempionāts, un Sants Kalniņš bija parūpējies par fenomenālu čempionātu. Kolosālu sacensību izstādēm, domes priekšsēdētāju uzrunu un vēl dažādām citām uzvarām viesiem no tiem cilvēkiem, kas bija spēlējuši pirmajos čempionātos un kur bija iesākuši klubu. Mums bija izstāde, mums bija bildes no pirmā čempionāta, mums bija retro un īstenībā riktīgi kruti galdi. Man patīk tas sarkano stikliņu. Stādu pirmo reizi bija redzējis. Es nebiju redzējis, jā. Tas viss bija līmenī, protams, arī vispārējais turnīrs bija līmenī. 51 spēlētājs. Crazy. Nav rekords, bet nav rekords. Bet nav rekords. Bet tik un tā pašam klubam un novadam savākt 51 spēlētāji, tas ir diezgan labs sasniegums. Citos ciemos tā tik daudz cilvēku.
Tā ir arī taisnība, jā. Un citos Latvijas čempionātos ir bišķi vairāk tikai. Ir pat arī bijis mazāk. Un man liekas, ka turnīrs bija fantastisks. Rainers, surprise, uzvarēja šo turnīru. Un kā jums vispār pašiem šis turnīrs, Mika, kā tev? Tu bišķi ārpus astoņnieki. Ne, bet tu patiešām tieši ierāpies pēdējā. Trīnieks un astotāvieta. Jā, trīnieks es varu pienest jums. Podkāsta trīnieku bildes super. Pienest jums vielīši tikai, kā man turnīrs. Kā jau svarīgākais turnīrs. Stress jau pirms turnīra bija. Šogad, es nezinu, kas man grupā notika, ka knapi izvēlos no grupas. Pareizi, jā. Romo, tad bija Pēdējā kārtā. 2-1-3 un pēdējās 30 sekundēs. Sorry, Aigar, tev apbižoju. Divos vārdos ieskicēju. Tu pirmajā kārtā uzkriti uz Raineru un pirmā kārta bija. Tur nav daudz ko runāt. Tā liekas, 8. vieta Inčkāna čempionātā ir pati sodīgākā, demoralizējošākā vieta. Jo, it kā tu tici play-offā, tu dabūji spēlēt, Atolks. Pirms play-off var aiziet nomazgāties. Sapacēties. Tu labāk 9. vietā. Pajautā Haraldam. Kā Haralds Haralds zina, Jo augstākajā līgā bija nenormāla klope. Augstākajā līgā bija vājprātīga punktu klope un pat Rainers īsti neaizbēga. Viņš nebija tādā neaizsniedzamā līmenī, bet attālumā vairākas kārtas pirms beigām. Es vēl skatījos, pirms Raineram bišķi paslīt kāju, vēl kāds var ierušināties ne pirmajā vietā, bet, skaidrs uz to, ka neviens necerēja, galvenais bija tikt 2. vietā. Un nepalikt 4. Vai arī 8. 2., 3., 6., 7. Jā, tās bija lielās lozes. Jo ļoti sīvi visi viens otru atspārdīja vienā spēlē. Tu vienu uzvar 7-1 un nākamajā tu dabūni iekšās 5-1 un es nerunāju spēli ar Raineru. Nebija nevienā brīdī tāds pilnīgi skaidrs astoņnieks līdz kaut kādām 5 kārtām līdz beigām. Jo man liekas, ka tad sākās tas mazais atrāviens, vismaz top 4, un tad bija pēc tam nākamie no 5 līdz kaut kāda 10. vieta. Visi bija ar tādu tā kā I can still be there. Jā, pēdējās 3 kārtās Railens no 12. vietas uztaisīja uzrāvienu un ievēlās 7. vietā. Tā kā, nevajag padoties, ja tev liekas, ka tālu Inčkāna čempī viss var notikt, tur visu laiku mainījās tā situācija. Man šeit arī pāris vārdi. Tā kā grupu spēlējām, tad Elīna aizgāja, nofočēja vienā brīdī rezultātu tabulu, kur viņa bija priekšā. Viņa teica, ka tas ir, ka tas ir vēsturiski, ka tā droši vien gors nekad nebūs. Wow. Viņa nofočēja, bet viņai beigās bišķiņi piedrogās, viņa netika augstākajā. Un arī, kā Rainers teica, tur vienā brīdī, pirms puses laikam apļa. Augstākajā. Es tur biju kaut 7. 8. tikai. Jā, un tik iekšā top 5. Es paliku 2. Jā, es vienkārši beidzu zaudēt. Jā. Tu par grupu vai par līgu? Es par līgu runāju. Jā, es tur kaut kāds 10 spēles, pēc kāds uzvarēju, pēc tam tur aizgāja tāds triks. Un tas veciens Railandam. Railands mani vēl pavilka uz zoru pirms play-off. Kā jūties ar play-off pret mani. Tad, tajā brīdī es teicu, ka laimīgs nav īstais vārds, bet man liekas, ka beigās mums šis viss ļoti labi sakārtojās. Tā kā Railand nākamreiz tēmē citā virzienā. Jāni, tev. Mums pirmā kārta visiem 4 ceturtdaļfināla play-offiem bija 4-0. Es neteiktu to, ka man viegli gāja. Nē, tā bija sīvāk. Man bija sīva, bet sīva, tāpēc, kad es pirmo reizi play-off spēlēju kopš, es teiktu, kādus 6 līdz 8 gadus es neesmu spēlējis. Pagājušajā gadā spēlēju. Jā, Ziemassvētku turnīrā, challenge. Un es tur pastūmu. Jā, bija ļoti, ļoti interesanti. Un, pirmā kārta tik un tā, viss 4-0 vinējām, un pēc tam bija pusfināls. Tur mēs ar Jānu bišķi paplosījāmies. Es godīgi sakot, Es teikšu drīzāk, ka viens no mums plosījās, otrs vairāk. Mēģināju nesalaist iekšā visi, jo vienā spēlē man likās, ka tu 4 minūtes vadi to rīpu. Es ilgšā nenostāvēšu. Bet šitais ir, man tā liekas, starp jums abiem diviem. Tas, kurš dabū rīpas kontroli, tam ir
Lielāk. Teiksim tā, kaut kur tā spēles manieri vai play-offs, kā mēs spēlējam, mēs ar Kārli kaut kur līdzīgi mēs spēlējam, jā, varētu tā teikt. Tāds klasiskais inškalns hokejs. Jā, vairāk, teiksim, tāda, sauksim viņu par spēku spēli, play-off spēli, jā. Šajā gadījumā, teiksim, Kārlis man pārsteidz pirmajās 2 spēlēs, un ar to bija īstenībā pieteikama, lai tā sērija būtu nolieta. Ja mēs spēlētu vēlreiz, es nezinu, vai es būtu uzvarējis, bet es zinu, ka būtu sīvāk, jo no kreisā, no apakšas es gadiem nebiju no tevis vispār neko dabūjis. Ja pirmajā spēlē man likās, ok, kaut kas tur sakrīt, tad otrajā spēlē es sapratu, ok, tas ir jāsadz, un kaut kādos brīžos vienkārši arī neaizgāja kaut kas man ir būtisks, un uz tā es arī sēriju zaudēju. Es, protams, cīnījos tā, kā vajadzēja cīnīties, varbūt es nebiju nofokusējis tik ļoti kā tu. Es gribēju zem starmešiem uzspēt, es to izdarīju, bet ne tur, kur es gribēju. Es gribēju finālā. Kārlis izskatījās, ka bija trenējies. Kārlis to te bija trenējies. Un neraksturīgi Jānim, kāds gribēja uzvarēt vairāk par tevi. Jā, mēs ar Raineru par šo runājām pēc tam, kad es jūtu, ka Kārlis šoreiz bija tāds, teiksim, gan arī tagad vai nekad, ja tāds variants, ka tā bija grīzot, ka pēdējā cīņa bez mazai. Viņa daži nebūs pēdējā, bet tāda sajūta bija, ka super fokus. Droši vien, kad tava džekas no malas skatījās, tev deva šo te boost, ka tev bija jāparāda viņiem, un tev bija jāparāda arī pārējiem, ka tu esi vēl cilvēks, ar kur ir jārēķinās. Tā kā viss cieņa un bravo, ļoti labs play. Jā, Kārli, tāds komentārs. Kur tu samotivējies? Kaut kā braucot uz to turnīru, man likās, ka šis varētu būt tas turnīrs, kurā es varētu tikt trīniekā. Tas bija mans mērķis, tikt trīniekā iekšā, un tas bija mans North Star, uz ko es ietu, un pēc tam es kaut kādā veidā brīdīs Raineram. Es piegāju klāts tā, tad, kad mums bija sastarpējā spēle līgā, mēs ar tevi spēlējām, un pirms spēles es baigi nesapringšu, mēs ar tevi paspēlēsim vēl finālā. Jā, bija tā. Un pēc tam no tā brīža man gāja spēle līgā, un es sapratu to, ka man spēle iet, man spēle nepasliktinās, piemēram, līgas otrajā pusē, kāds parasti notiek, tad, kad vienkārši izbeidzās spēks un viss. Un es saprotu to, ka es varu cīnīties. Es varu cīnīties pirmkārt par augstu vietu līgā, un pēc tam nozīmē izvēlēties galdu. Pirmajā kārtā jau spēlē pret kādu pretinieku, un pēc tam jau mēs skatīsimies, vai es spēlēju pusfinālu par treneru, un pēc tam par 3. vietu cīnos, vai otrādi. Atradu absolūtu fokusu, kāds man nav bijis reāli. Es stāstīju savējiem visiem apkārt, šis bija mans labākais turnīrs pēdējos 10 gados. In the zone. Wow. Šis bija mans labākais turnīrs pēdējos 10 gados. Man nav bijis turnīrs, ar kuru es pats ar sevi tik ļoti lepojos, jo es patiešām nenormāli nofokusējos. Ceturtdaļfinālā. Es nenormāli nofokusējos pret Jānu, jo es zināju, ka kāds pretinieks man nāk, ka tas nebūtu pastaigts par dārzu. Viņš ir spēcīgāks, un es viņu liku īstenībā virs sevis šajā visā turnīrā. Un viņš arī bija līgā. Viņš bija 3. Es biju 3. un tu biji 2. Un man likās, ka tu paņemsi, bet ar tādu intensitāti, ar kādu es piegāju šim te playoffam reāli. Es neatceros, kad primes mans reāli. Tad, kad 12., 13., 14. gadā es spēlēju, tas bija tas laiks, kad es reāli šādi varēju fokusēties un šādi spēlēt. Un, protams, tas, kad mani 8 džeki, 7 bija palikuši uz playoffiem, skatījās mani un atbalstīja un bija tur pat blakus, un tas vēl bija kaut kas, kad tu zini, ka kāds patiešām tā kā rītīgi grūto. Es tos džekus trenēju ikdienā, un viņš bija skatās, un tas man arī likās kaut kas superīgs. Tā kā jā, arī malāc tu, Sandi, Jāni, par to, kā tu nospēlēji, jo tu ļoti labi cīnījies, un es redzēju to, ka tu neatlaidi nevienā brīdī, tā kā nenolaidi rokas, kas bija interesanti, jo līdz pašam pēdējiem brīdim nebija skaidrs reāli, tā kā kurš vinnēs. Jā, bija tas sērija 3-1, un man bija tā kā, Kārli, tagad lūdzu nepalējam. Jā, 5. spēlē tā sērija varēja arī salūst īstenībā. Tas bija tas punkts, ka es tā kā jūtu, ka es ņemu to sēriju nedaudz tā kā atpakaļ, jā. Bet, zin kā, te jāsaka arī viens komentārs, jo tu vari, teiksim, zaudēt un tevi var uzvarēt. Es nejūtos, ka es šo sēriju zaudēju. Es jūtos, ka Kārlis man tiešām arī uzvarēja, jo šeit nebija tāda situācija, kad, varēja bišķiņ labāk. Teikšu tā, Kārlis kaut kā ar savu aizsardzību tiešām lika man nekomfortabli justies, un es vienkārši nevarēju iemest, un rips kontrola bija apskaužama, un tiešām, jā, tas, ka no kreisā nebija jāsas tikai augšu.
Ja tajā brīdī, kad tu pieliec arī apakšklāt, tu esi jau uzreiz mazāk prognozējams. Es teiktu tā, ja tu pieliksi vēl no labā, no augšas, kā tai banāna, tur jau uzreiz rezultāts vēl būs leciens. Nu, vēl dažas vietas noteikti pasaules reitingā uz augšu kā minimums. Cerams. Par jautājumu. Man visi ļoti daudz prasīja, un arī Sants teica to, ka Kārlis noteikti trenējies. Zini kā, es neesmu baigi daudz trenējies, jo man ir pēdējās mentās nedēļas mēs pat neesam izlaiduši nevienu epizodu, kas nozīmē to, ka es studijā fiziski pat neesmu bijis. Bet es tik un tā gāju ar džekiem un spēlēju katru trešdienas, ceturtdienas vadās nodarbības. Un es ar viņiem spēlēju, un viena no lietām, viņi grib ar mani spēlēt, es gribu ar viņiem spēlēt, lai es tālāk redzu, kas viņiem ir caurumi, un tālāk es šos caurumus varu visu laiku lipināt ciet. Un tādā veidā gan viņu uzbrukumus pastiprināt, gan arī viņu aizsardzības pastiprināt. Kas viņiem arī rezultējās ar mežonīgiem panākumiem īstenībā turnīrā, jo viņi sev parādīja ļoti labi, daudz no viņiem tika 2. līgā, un arī tur nospēlē ne pēdējo vietu. Un kas arī man devis kaut kur ir, es neesmu ekstra trenējies, bet man šobrīd gribās trenēties. Tā kā tas ir, jā. Sasniegumu motivē. Absolutely. Šis bija tā kā, I'm really happy. I'm really happy par šo otro vietu. Bet arī vēl komentārs īstenībā tīri par spēlēšanu, jo mums vienreiz bija diskusija, mēs ka 4 arī diskutējām, kāds bišķi mazāk. Mēs runājam par to, kas ir svarīgāks īstenībā, individuāls treniņš vai spēļu praksa. Un mēs līdz galam tādu verdiktu neiedavām. Mans tas vērtējums bija tāds, ka tev no sākuma ir jāuztrenē kaut kāda tehnika treniņos, ja? Un tad tālāk tev ir jāmēģina viņu pielietot, apspēt konkrēti spēlētāji. Un te Rainers noteikti bez variantiem var pastāstīt, kā veicās spēlētājiem, ar kuriem viņš ir trenējies iepriekš. Mēs kaut kādā veidā paņemam bišķiņu to enerģiju, to auru no Rainera, jo katram tas turnīrs pēc tam, ka viņš uzspēlēs pāris sērijas, Rainera ir daudz labāks. Bet tas nevienmēr ir tikai svarīgi spēlēt ar Raineru, tas ir vienkārši spēlēt, sajust stieņus, sajust, kā pretinieks aizsargājas, vienkārši mēģināt noķert ritmā, kā to pašu apakšu. Tu viņu var trenēt, cik tu gribi, ja tu vienkārši tur stāvi un neliec pretiniekam nobīties no tā, ka tu esi apkārt, ko viņš tev dod. Man liekas, tas ir jautājums par to, kādā līmenī tu esi kā spēlētājs. Jo, ja, piemēram, ir tādi amatieri un viņi mājās trenējās kombinācijas, viņi atnāk uz čempi un viņi iemet kombināciju. Viņi nemācēja pirms tam, vai viņi mācēja ļoti vāji, taču šī brīdī viņi var iznest un gūt ar šo vienu reālu kombināciju vai 2 kombinācijām rezultātu. Bet tad, kad mēs runājam par jau augstāku līmeni, es teiktu, ka praktiskā, pat nevis tikai turnīra pieredze, nevis tikai stāvēt mājās, bet ļoti daudz, ko īstenībā Džeki man ir palīdzējuši tieši jūsu komentāri, tad, kad mēs sākam laivus, kad mēs sākam spēlēt. Tad, kad mēs spēlējam šitiem tev nākstamies un pārunājam, es no tā esmu tik daudz ko paņēmis, jo cik daudz es gāju no labā ritīgi no apakšas un metu. Es negāju apkārt. Tas pats kreisais no apakšas. Esmu ļoti mainījis spēles stilu, esmu ļoti mainījis aizsardzības stilu. Jo es pirms tam iepriekšējā čempionā es nevienu Džonu neesmu metis. Tagad tu esi Džons tālāk, tuvajā tālāk. Un es pat Džoni izmantoju kā māņu, lai iziet uz labo. Jo tā ir vēl viena lieta. Un es sāku atkal spēlēt ar galvu. Un tas ir bijis tikai tāpēc, kad mēs intelektuāli pārējām pāri un izrunājām kaut kādas lietas, ko mēs darām pie galdiem. Ja mēs skatām... Kas bija tik veids? Mēs Džoni spēlēt ar galvu. Nē, Rainers jau pats. Mēs Džoni ir zīme spēlēt ar galvu. Nē, tas nebija tā. Džoni kā dīkoju, lai, piemēram, praktiski iziet ārā no zonas. Nē, tas uzskats, par ko tagad Rainers rēdz, ir tas, ka Džonim daudz smadzenes nevajag. Ja? jo reāli tu vienkārši noliec to ripu un tu meti, un tas ir tas, ko, teiksim, jaunai spēlētāji ļoti haltūrē ir tas, ka viņi vienkārši dabū to ripu pie Džoņa, ja? Jā. Un spēlē ar galvu. Viņi vienkārši viņu met laukā, un tur ir procents, ka viņš iekritīs, ja? Bet kā Rainers arī pats ir teicis, tā ir degradācija. Ja tad, teiksim, tādi kā Edgars Naglis, ja viņu tiešām lieto kā labu uzbrukuma elementu, kurš atstrādāts, lai viņš viņu met, bet, teiksim, jaunajiem, kuriem ir viens metiens, ko tad darīs ar viņu nākotnē? Tā viens metiens būs. Jā, bet otru stūri. Piemēram, arī tu paņem to pašu Džoni, un tu viņu izmanto nevis tikai vienkārši, lai iemestu vienā stūrī vai otrā stūrī, bet, piemēram, tieši veids, kā es pamanīju, ka visi tik ļoti nokoncentrējās uz tā aizsardzību, lai aiztaisītu ciet. Es zinu to, ka man tas Džons var sanākt, un man tas Džons labāks būs tuvajā stūrī, un sarežģītāk man būs iemest tālajā stūrī. Es mēģināšu ne tālajā stūrī mest,
ja man ir spēles sākums, varbūt nav tik ļoti šī brīdī svarīgi, bet tad pašā laikā, un to es pret tevi, piemēram, izmantoju, arī playoffā. Es vienkārši nostājos uz tā Džonu, tu tur esi saslēdzies uz to Džonu, turies viss kloķis, viss, ko es izdeju, vienkārši smuki izējā no zonas, kur iepriekš tu man esi aiztaisījis tā, jo no tevis iziet, no labā aizsarga pa labi, pamēģini iziet tur cauri. Tie kloķi tāda sajūta, ka viņi ar atpakaļ eksošu vibrāciju. Es mēģinu iziet un pēkšņi man vārtos ildo arī. Bet tevi atvērt vaļā tam tomēr ir jābūt domu gājienam, kuru es mēģināju šādi, mēs apējam, un es tevi principā apčakarēju šo un dabūnu kontrolētu ripu pie labās puses. Nu jā, te ir tā doma, ja, kas bija, teiksim, par jauniem spēlētājiem. Tas ir, nevis tieši par pašu elementu, bet tas ir par to, ka, teiksim, nekā apkārt viņam netiek būvēts. Tā ir tā lielākā problēma Džonim šobrīd. Viņš ir kā treneris, ja būtu, teiksim, tas būtu izgājiens, ja, nav problēmas, ok, ar izgājienu to var daudz ko uzbūvēt, bet ir Džoni, ja mēģināt 2 iemetus pa spēli un noturēt spēlētāju pretī ar 1 vārtiem, tā ir problēma jauniem spēlētājiem. Kā iziešana no zonas, jā, mēs savulaik ar Edgars Caits runājam par šo, ka Džonis ir treneris un tev ir iespēja iemest pat taisno golu un sliktākajā gadījumā, atnāks tā ripa atpakaļ pie pretinieka. Bet tas ir iespēja arī iziet laukā no zonas, un ja tev roka trīc, teiksim, pēdējā sekundēs, tev ir iespēja dabūt viņu pie kreisā, ja tu met viņu stālo, un pie labā, jo tu uz tuvo met. Tā kā šim ir pielietojums, jā, un tā kā tu teici, jā, tajā brīdī, kad tu dažādo spēli un kad tu liec pretiniekam vismaz kaut kādā veidā respektēt to metienu, pat taisnot, atdot savu iespēju iziet no zonas kaut kādos saspringtākos brīžos. Tā kā, jā, par to es piekrītu. Un šeit arī, ko Kārlis ieskicēja, kad agrāk, tā kā mēs sākām spēlēt, kad mēs bijām jauni džeki, mēs, tiešām, daudz ko nefīčojām. Te bija kaut kas, te bija no kreisā apkārt, dragā, kādos brīžos tu redz, ka tev nosacz augšu, ok, tu caur apakšu izmet laukā. Ja tas gāja pirms kādiem 10 gadiem vēl normāli cauri, tad tagad, teiksim, tas hokejs ir bišķiņ mainījies, un ar to pietiek, lai viņš spiestu vecos bukus spēlēt bišķi citādāk. Pastieties par to pašu Mihēju, viņš nespēlē tāpat kā pirms 10 gadiem. Pat tāds vecs buks kā Mihējs mainīs savu spēli. Kokos, viņš met Džonī. Izgājiens, jā. Izgājiens abos stūros. Kreisā viņš caur apakšu var iemest. Jā, tas ir mainījies. Viņš vairāk izteikti gāja apkārt. Tieši tāpatās kā mēs ar Kārdi, viņš tieši izteikti gāja apkārt, bet tagad viņš mēģina noķert kaut kur kādu viltību. Sandis lien no kaut kur negatīvās. Sandis ir kļūst bīstamāks no apakšas nekā apkārt. Jā. Un kādreiz tas nebija izteikti. Kādreiz viņš patiešām reāli gāja apkārt. Un šī brīdī viss, no kā ir jābaidās, no sākuma tu vienkārši atvelc aizsargu līdz pašam galam un vēl iegriez. Jo viņš tāpat mēģinās uzrušināt starp to vārtu stangu un to spēlētāju. Varbūt kāpīs cauri. Šitais ir Kērnam īstenībā izteikti. Raineram arī. Kad viņš aizēja aiz vārtiem, tā, ka tev liekas, ok, ja viņš izdos piespēl, tad tā būs uz aizsargu, ja? Uz savu aizsargu. Bet viņš viņu dabūs uzbrucēju tā, ka viņš no kombināciju var uztaisīt. Tā kā galda hokejs viņš mainās minimāli, bet pietiekam būtiski, lai spēle mainītos un tā maniera mainītos. Es jau pirms tam teicu, ka mēs tā kā visu laiku spēlējam līdzīgu spēli, ka tas galda hokejs varbūt sevi ir izspiedz līdz galam, ja? Bet laikam ejot mainās uz bišķiņu, uz vienu pusi, uz otru pusi, un tāpat tās ir interesanti, un tev ir jāpielāgojās. Ātri viena lieta, es ka tu kaut ko pateikti. Man džeki treniņu laikā konstanti nāk un prasa jaunas kombinācijas, ko viņi ir izdomājuši. Kaut kā, vai jūs varat šitā te kaut kā darīt un tā tālāk. Un es jums stāstu, šis tā nestrādā, šis šitā nestrādā. Un tad viņi kaut ko ieraugu, ka man liekas tā kā, un es jums tā arī pasaku, šādi neviens nemet, bet tu vari mēģināt. Signature move. Wow. Un man ir aizdoma to, ka dodot spēlētājiem approval, īpaši no tādiem spēcīgākiem spēlētājiem, no treneriem, no kādiem, kur labāk spēlē, to, ka viņi drīkst mēģināt absolūti kaut ko jaunu, būs kaut kāds brīdis, kurā mēs pēc 3 gadiem atrapsimies ar jauno Džoni, vai ar jauno Kokos, vai ar jauno vēl kaut ko, kas būs kaut kāds interesants mūs, kas varbūt netiks izpildīts konstant un visu laiku, kas nav base mūs. Bet kas ir kaut kas jauns nāk. Tāpēc man liekas, tas galda hokeja tā burvība vēl īsti nav izsmelt, viņi nāks un plauks. Es par šito gribēju vienu lietu pateikt. Es savulaik Miku uzgāju. Tas būs minūtes jautājums. Ja? Es jau aizmirsu. Tā kā es savulaik trenējos, vēl 3. līgā bija vai 2. līgā es trenējos pavasarī, kad jau tās parastās kombinācijas noriebušās, tad tieši, lai sevi izklaidētu, mēģina atrast kaut kādas jaunas metienus, ko mēs varētu uztaisīt, kas būtu tāds, kas pretinieku pārsteigt. Un īstenībā dažas no tām kombinācijām diezgan labas, un viņas atstrādā. Tas ir kaut kas tāds, uz ko tu varbūt ne katrā spēlē, bet varbūt katrā 3. kaut ko iemetīs, un tas varbūt būtiski.
Jo, pieņemsim arī par spēles stiliem runājot, ja, paskatāmies uz miksu spēles stilu, ja pie manīm nāk, teiksim, galda hokejas trenēties, es teiktu, šitais nav gluži racionāls, ja, bet Džeks Fīdišs māstros tiek play-offā, ja viņš taisa to spēli. Tā kā jauniem spēlētājiem nevajadzētu skatīties vienkārši uz kaut kādiem kanoniem, tad kačāt tikai kokos. Ja tu gribi spēlēt citādāk, un tu to ripot dabūt ārā, tad vārtos, tad kāda starpība, kā tu ņem? Interesantāks galda hokejs paliek. Ja mēs visi spēlētu vienādi, tad nav interesanti. Egīls bija eksotisks spēlētājs. Sakiet, ko gribat par viņu, ja? Tad spēles tad viņi bija aizraujošas. Ar paķi arī, visādi. Bet tā ir tā odzīmot hokejam, ka nav viens veids, kā uzvarēt. Nav viens. Kādam spēlētājiem jāsaka signature. Bet, par to izdomāt kaut ko jaunu. Es pavisam nesen īstenībā Čehu mājaslapā atklāju. Viņiem ir sadaļa pamācības vai skola, kā jūs čehiski. Un ar labo uzbrucēju, ja nemaldos, bija 50 vai 60 kombinācijas. Vispār. Es zinu 3. Bet tas ir variācijas. Bet tas ir variācijas konkrētiem metieniem vairāk vai mazāk. Labi, ir par bortiņiem, jā. Aizsargam, padot kreisiem, jā. Bet tas vairāk ir interpretācijas tiešām arī. Paskatīties, paiedvesmoties tur var un... man liekas, ka Edijs Nilsons bija iedvesmojies pirms fināla Norvēģijā Rainer, viņš 7. spēlē mēģināja aiziet līdz pašai apakšai no labā uzbrucēja. Mēs pret bortu ar cerību, viņš izskatīs uz centru, viņš iegrūdīs. Kāpēc viņš tā darīja? Viņam bija iespēja uzvarēt turnīru. Man ir teorija, kāpēc viņš tā darīja, bet tas nokancelēs mūsu kanālu, man liekas, es neteikšu. Labi, mēs šodien brīdī esam iegājušies jau ļoti ilgā laikā ar šo te podcastu, līdz ar to mēs te arī finišēsim. Džek, paldies jums liels, mēs esam beidzot bijuši lielajā kopējā sastāvā. Šodienas vārds, es domāju, ka, ja jūs esat tikuši līdz šim brīdim, jāieraksta viennozīmīgi Inčkalns. Paldies jums liels un tiekamies nākamreiz. Atā! Čau!